Tātad, digitālā dizaina mums variē dažādos veidos. To atainojumu balstās pēc apkārt esošiem situāciju un apstākļu veikumiem. Caur tiem seko dažādas stila variācijas un citi mākslinieciski efekti, veidojot mums pašpazīstamu personu, produktu un uzņēmumu vizuālās tēlus kā plakātus, iepakojumus, atpazīstamības zīmes, logo un tam līdzīgi. Lielā apjomā šo gadījumu šie projekti tiek viennozīmīgi uzsvērti kā augsti kvalificēta personu veikumi. Bet, vai tā ir taisnība? Negluži, jo vienīgā atšķirība, kas atdala šo darbu kvalitāti un iesācēju veikumiem, ir pieredzes un teorētiski materiālu trūkums. Tāpēc, lai izmainītu šo uzskatu, ir jāiesāk ar mazu pamatteoriju. Noteikti esi sabiedrībā dzirdējis tādus vārdus kā rastra un vektora grafika. Šie ir galvenie dizaina formāti digitālajā mākslā. Taču kurš no tiem labāks? Apskatīsim. Rastra formātos attēli tiek veidot no sīkiem, maziem krāsu kvadrātiņiem, jeb pikseļiem, kas kopumā var veidot ļoti detalizētus smalkus darbus, kā foto, gleznas un tam līdzīgi. Tāpēc, jo vairāk pikseļu attēlu, jo augstāk ir tā kvalitāte. Šīs dēļ formāts tiek iet līdz JPG, GIF vai PNG failus, ko spēj atvērt gan web risinājumu, gan desktop aplikācijas. Šī izmantojotos ir jālāgo, ka tie ir veidot no PPTI sadalījuma, tie ir lieli faili, megabaitos un to pārmērīga pielāgošana izmēros vai atņemtiem asumu vai arī kvalitāti, kas ir būtiski problēmojami tieši rastra grafikas programmās. Vektora formātos šī situācija nav problemātiska, jo tos ir matemātiski vienādojumi. Līknes ar fiksētiem punktiem režģī, ko var pārveidot bezgalīgi. Caur tiem īpaši var izteikt arī kā tiešus piemērus šīm īpašībām logo un vizītkāršu risinājumus. Šie piemēri ielīsies SVG un AI failos, taču to izmantošana ir atkarīga tikai no īpašām programmatūrām, kas spīd mazajam nepieciešamajam darba atmiņas apjomam. Salīdzinošos veidus saprotams, ka katrs piedāvā savas priekšrocības. Praksē to bezmaksas arī Krita un Inkscapes izcelsēs, protams, ar vienkāršotu interfeisu, bet ar ļoti ierobežotu funkcionalitāti. Tādējādi ir saprotams, ka tikai maksas varianti ir vienīgais veids. Labākais no tiem vektoros, protams, būs Illustrator, Adobe produkts, bet kā kopējs produkts starp rastra un vektora grafiku būs Photoshop, ko tieši arī izcēlas šis video, jo tas apvieno gan pikseļu, gan arī vektoru esošos bonusus. Tātad pirms sākam ir jāatcerās viens sīkums, kā uz Photoshop lietotas vajagpielādi, tam datoram ir jāiekļauj attiecīgajās lietas. Pirmā no tām ir procesoram jābūt vismaz 64 bitu, 2 GHz Intel vai AMD. RAMs 8 GB, cietais disks 2 GB, 4 līdz 2 GB minimums, grafiskā karte vismaz 2 GB, operētā sistēmā 10, Windows 10, 64 bitu, vismaz izšķirtspēja 1280 x 800 pikseli minimums un, protams, arī noteikti subscription fees, abonements, kas mazākajā apjomā ir 12,9 eiro. Tieši Photoshop un Lightroom bundlā attiecīgi esošajā programmas mājaslapā. Tā kā apzinoties šīs lietas, to var sākt. Tā kā vieglākais šī rīka apgūves process ir caur praktisku darbību, mēģināšu to video procesā izcelt pēc iespējas biežāk, ir īpaši ar noteiktu projektu pātrinājumiem, ko veikšanas centīšos aptuveni izklāstīt caur vizuāliem iespējām. Bet, ja atsaucamies uz jau iepriekš minēto teorētisko materiālu, ir saprotams, ka šī programma veido jebkādus grafiskus dizainus, afišas, reklāmas un tam līdzīgi. Tāpēc ir skaidrs, ka galvenā šīs aplikācijas mērķa auditorija ir grafiskie dizaineri, arhitektūras, mārketinga, radošās tieši sfēras pārstāvji. Un tieši skolas gadījumā šīs aplikācijas vairāk izcēliņās tieši skolēnu mācību uzņēmumu vai pasākumu reklamēšanā, vai arī to esošu fotoklāstu rediģēšanā un kolāžu veidošanā. Bet tieši skatoties vairāk uz pašas tieši programmas struktūru, var teikt, ka to veido augšējā izvēle, kas ir veidot no daudziem attiecīgiem angļu vārdiem. Viens no tiem ir file, kas ir sadaļa jaunu failu izveidošanai, esošo atvēršanai, saglabāšanai, importēšanai, eksportēšanai un drukāšanai. Pēc tās seko edits, kas ir sadaļa tieši slāņu objektu, rīku, opciju, ātro taustiņu pamatlietu pārveidošanai uz canvas laukuma filu, transforms, draw, kodu opcijas. Pēc tās seko image, kas ir sadaļa slāņu objektu krāsu kolorītu maiņai starp režīmiem, kā RGB krāsa, melnbalta, CMYK krāsa, multi-channel tone un citi vēl varianti, kā arī to pielāgošana attiecīgos parametros, piemēram, spilgtums, kontrasts, vēl arī iespējamības uz canvas laukuma izmēru pielāgošanai ar adjustments un crop, bet, protams, tā var veidot, ir izveidot pamat tieši objektu daļas uz attiecīgajiem
tieši slāņiem, piemēram, šādi. Te būs brightness un visas pārējās idejas, ko izceļ šī sadaļa. Jā. Tālāk nākamā daļa ir layers, kas ir sadaļa jaunu slāņu layeru vai slāņu masku izveidei, duplicēšanai, dzēšanai, pārsaukšanai, modificēšanai, layer style mask un tam līdzīgi, pieņemsim, layer masks un layer style tieši. Tālākais tās seko selects, kas ir sadaļa, kas kontrolēs opcijas, kas attiec uz selected zonām vai to ielādēm. Tās pielāgojot attiecībā pret objektiem un tam līdzīgi, piemēram, selection zonas pieaudzēs ar grow sadaļu vai arī konkrēti tās sounds, refine edges, select and mask uz konkrētākas selekcijas un esošas jau saglabātas versijas ielādēs selekcijām. Tātad nākamais pēc tā ir filters, kas ir sadaļa, kur atrodas attēlu objektu filtru galerija, kas pievieno tiem māksliniecisku fotu, skiču, tekstūru vai foto efektu iespējas, kā piemēram blurrots backgrounds vai arī otrs triepieni. Pieņemsim, šeit var atrast daudz no tiem, piemēram, all paint. Bet tālāk virsotēs, protams, ir sadaļa view, kas ir rīku sadaļa, kas kontrolē kā attēlotas lietojuma programmatūras iespējas, izvēlams, piemēram, lineāli, pilnekrāna režīmi un tam līdzīgi. Tālākais tā sako window, kas ir sadaļa palīgvogu iespējošanai, pātrinot darba procesu un tā kārtību. No tā populārākie ir tieši actions, adjustments, brush, channels, color, history, layers, notes, paths, timelapse, tools. Izteikti, piemēram, kā redzamākie, kur šeit ir histories, colors, adjustmentu, sakopojums ar brush presetiem, kanāliem. Un šeit arī tieši slāņu sadaļa, kur ir daudz shortkey, pieņemsim, layer sadaļa, kur var veidot jaunus slāņus, veikt tiem adjustmentus, maskas, attiecīgus stilus. Ja. Un vēl kā noslēdzošā sadaļa augšējā ir tieši galvenajā izvēlnē help, kas ir sadaļa, kas norādīs programmas pamatparametrus, versiju, iekļaus shortcut iespējas online ieteikumiem problēmu gadījumā vai arī login un papildinājumu variācijās. Tas tā kā būtiskākās daļas par to, bet, protams, arī no tā tikai pastāv šī programma. Šī programma arī pastāv no sānu rīkjoslas, kas sastāv no dažādiem rīkiem. Un kā pirmais no tiem ir pārvietošanas rīks, kas pārvietos slāņus, atlases un palīglīnijas dokumentā. Piemēram, tas pārvietos katrā slānī esošās lietas. Taisnstūra veida selection rīks zīmēs taisnstūra selected kontūras zonas, pieņemsim šādu. Tālāk nākamais ir laso vai daudzstūrainais laso rīks, kas būs līdzīgi zīmēs selection zonas, bet parastais būs ar brīvu roku un ar peli velkot, bet otrs būs ar klikšķi un veidojot daudzstūra formu selection zonas. Nākamais ir ātrās atlases rīks, kas ļaus viegli veidot katru objektu selection zonu, vienkārši to iekrāsojot ar otru. Piemēram, kāda noteikta krāsa, iekrāsoja, ir gatavs. Zem tā, protams, arī pastāvēs purinoiņi, kas būs tieši drīzāk klikšķi, veidos atlases selection un pastāvēs zem tās pašas zonas. Nākamais zem tiem ir crops, kas pielāgos canvas izmērus. Zem tā būs pipetīte, kas tā būs noteikti krāsa, pieņemsim, ja vēlēs noteikt kādu noteiktu apgabalu krāsu un tev ir pēkšņi sakrājies, to var pipetīti droši paņemt un būs tev krāsa. Otām, kas ir galvenais krāsošanas rīks, veidojot otrs triepienu slāņu vai slāņu masku šeit. Jā, bet starp to, protams, ir arī vēl viens rīks, kas ir krālonēšanas zīmogs, kas ir vienkāršākais no Photoshop retušēšanas rīkiem. Tas ņems pikseļus no viena attēla apgabala, krāsos virs citiem pikseļiem citā apgabalā. Vēl pie otiņas pastāv arī zīmolītis, bet zīmolīti būs grūtāk pielāgot kā krāsošanas rīku, jo tam būs cietas un pikseļētas malas pretēji gludiem otas triepieniem, kas ir otas gadījumā. Tālāk zem tiem ir arī pildspalva, kas ir vairāk tieši ārkārtīgi precīzi ceļi, vektora formas vai selection kontūra zonas zīmējuši rīks. Zem tiem arī vēl ir tieši konkrēti ģeometrisku objektu variantu rīki, kas zīmē, piemēram, šajā gadā variantā taisnstūri, nopaļot taisnstūri, elipsi, sešstūri un tam līdzīgi. Zem tiem vēl ir tieši arī lupa, ar ko var palielināt attiecīgā tieši zīmējuma pievilkumus un tam līdzīgi. Tad vēl pastāv dzēšgumija, ar ko var izdzēst netīšas kļūdas, krāsas mainīts, ar ko var aizpildīt noteikts laukums, kas ir iezīmēti. Un, protams, arī tekstarīgs, ar ko var uzrakstīt savā darbā kādu ziņu. Tā skatītājiem vai brīnotājiem. Šādi. Jā, tas tā kā ir galvenās deep-top daļas par pašu programmu. Un tās interfēs daļām, protams, vēlāk arī darba procesā šis noteiks izdarīt daļu. Šeit varēs izvēlēties krāsas. Teiksim tā, pati programma nav ļoti sarežģīta, viegli uzbūvēta. Var tiek viegli cauri. Es zinu šīs galvenās top 2 lietas.